Klau, mana sieviņa uzreiz teica, par ko būs raidījums, jo viņai vienīgais, kas interesē, kā var sēdēt stundām un makšķerēt. Pārdod man makšķerēšanu. Mārketings. Tas ir jautājumu un atbilžu vakars. Katrs metiens ir jautājums. To, ko tu dabūni atpakaļ, ir atbildi. Jautājums, atbildi. Un otras puses, kā teica man labi čomi, Kārlis teica, viņš saka, zivī, tas tā kā viņi sēž restorānā, un viņai nes ēdiens garām, un tik līdz viņi kāds ēdiens interesē, tā viņai uzreiz izraksta rēķinu. Nu, ņem. Vēl kārā. Tas ir baigi interesantais veids. Bet cilvēkam, kurš nesaprot, kā var sēsties mašīnā vai iet ar kājām vai, nezinu, ar tikko nogrieztu lazdu un iesietu striķīti, pludiņu un āķīti, tam, kuram tā ir tumša bildi, kā tu viņu pārdotu? Viņš jau nonāks līdz tam, skaties, kā mums jāpārdod. Tagad vairs nav jāpārdod pastaigas pa dabu. Visi tāpatās saprot, ka ir ļoti svarīgi iet kustēties. Un nākošais solis vienā brīdī viņš vienkārši sapratīs, ka viena lieta ir mērķtiecīgi kaut ko darīt, un otra, lai tu vienkārši ielikt failu, vai tavs telefons tev saka, ka tu šodien esi nostaigājis tik un tik tūkstoši, cik tu esi ielicis, ka tev jānostaigā. Iedzīgāk jau kaut ko darīt tomēr, nevis vienkārši deldēt savus locītos, tāpēc, lai būtu kaut kāds ķeksītis. Un par vecumu tavai sievai nomierina viņu. Saka, ka man bija gadījums, pie Salatas es redzēju sievieti, kurai bija 74 gadi, tāda zemesargu jakā ar lakatiņu, mētā krācē uz lašiem. Es domāju, es esmu atradis īstu Žanu Darku. Kas tas tāds? Nē, es esmu jauniņā, es te atguvu zemi 4 gadus tikai, tad ķeru, dažreiz kaut kas noķerās. Es saku, kaut kas liels. Jā, dažreiz ir, ka sāk raustīties, nevar izvilkt ārā, aiziet, norauj, nekas piesēd, jā. Es viņu nofočēju, un tā bilde pie manis joprojām ir. Es toreiz ar Hasselblad uz 2 objektīvu, uz 2 diapozitīvu tā kā lielumā ņēmu tādu skaistu ūdeni, lai var paņemt. Un pēc tam viņa bija Igo Japiņu trankājusi. Kad tu man bildi atdos, kur tu solti ir ar to bildi? Es nezinu, kā viņai veselība tagad, bet ja es viņas attikšu, atdošu. Man nav izprintēta tā bildi priekš viņas. Bet es to pārdevu makšķerēšanu vispār. Zini kā, man pārdeva, es pats sev pārdevu makšķerēšanu. Man pirmā zivtiņa bija šitāda līdaciņa. Jā. Un es, puika būdami 6 gadu vecumā, es iemetu to vizulīti. Un tad, kad es sapratu, ka man otrā galā rausta, es nevis tinu, bet es paņēmu makšķeru un skrēju. Un izvilku, un tad bailēm gāju skatīties. Un tas jau ir tas process, ko, manuprāt, tā makšķerēšana vai tā daba dod, ko daudz saka par to māti dabu. Kur viņi ir vai kur viņi nav. Bet, manuprāt, viņi jau ir Viņiem ir iekšā. Jā. Un bērniem ļoti svarīgi ir to zivu apēst, kad viņi izvelc. Un tur nav jāskatās kaut kādus, kādi mums te makšķerēšanas noteikumi, tagad mēs tev laidīsim vaļā. Nē, bērnam jāpaņem, jānoķer un jāpēd. Un tagad pirmā ziva būs apēdis, otrā, trešo, tad tu lēnām saprast, par ko ir vispār spēle. Jo šobrīd ar tām makšķerēšanas maņām es tik tālu ticis, ka es varu noķert daudz zivju. Un es negribu viņus ķert. Es izvēlos ķert grūtāk ķermās zivis. Arī tas, ka šodienieši ir ļoti grūta disciplīna. Vai man padosies, nezinu. Bet tādā brīdī, kad es esmu nopērts, aizēju mājās un nevaru dabūt to, ko es gribu, tas iemāc vairāk nekā tad, ja tu stiep visu laiku tur kilogramus un centnerus. Kā var sarunāt, kad ģimenē būs 5 bērni? Tu vari tikai piedzīvot. Tu nevar neko sarunāt. Tas ir džess. Pirmais, otrais, trešais. Pārceļamies uz laukiem, man vēl 2 meitas, jā. Tur neko nevar sarunāt. Tas ir jājūt, tas tā kā deja. Citu uzreiz tagad teiktu, kā var atļauties 5 bērnus? Nedaudz negodīgi ir no tās darba tirgus puses, jo tad, ja tev ir bērni, tad tu nevari daudz lietas izdarīt, kur tad, ja tev nav bērni. Un ja mēs tā paskatāmies, es esmu biologs pēc pārliecības, un man patīk budisms, kā tas dzīves uzskats. Tev jāņem pretī tas, kas tev nāk pretī. Un tev nedrīkst būt tiesības kaut kā sākt stāvēt ar kantīti vai laist šito vēju gribu, šito negribu. Ja viņš nāk tev pretī, tad ieelpo un ļaujies, un nevajag ākstīties. Jo kāpēc tam mēs dzīvojam? Tāpēc, lai būtu baigi bagātie, vai tāpēc, lai kaut ko radītu? Mēs dzīvojam tāpēc, lai mēs turpinātos. Un ja tev caur to cilvēku pret otru nāk tik daudz to bērnu, tas ir forši. 6 gan es negribu. Bet tas ir daudz jau. 5 ir daudz. 5 ir riktīgi daudz. 4 starp dzīvoklī. Tu pieminēji vienā no savām intervijām, ka šaurība rada mīļumu. Ne? Tas ir tas 4 starp dzīvoklis. Jā, tas ir 4 starp dzīvoklis. Tur bija tā viena anekdota par to, ka viens droši vien žīds, otram droši vien žīdam teica, ka pierādīs, cik viņa mazais dzīvoklīts ir liels. Viņš tur sāk vilkt visādas kāzas, pīles, teli,
iekšā, un tad vienā brīdī izņēma to visu ārā, un tas jau, cik daudz vietas. Tā ciešā kopā dzīvošana, visa tā dzīve un audzināšana ir nemitīgs sociālais eksperiments. Tev ir jābūt kaut kādā miedarbībā ar citiem. Tad brīdī, kad tu aizies kaut kādā vientulībā, nošķirtībā, tu jau nevari panākt savu sociālo spēju attīstīšanos. Un tāpēc ir nepieciešams dzīvot kopā. Vilciņi arī visu laiku, visi mazie sunīši, kaķīši, ko viņi visu laiku spēlējās. Spēlējās tādā veidā attīstot iemaņas, kas pēc tam dzīvē vajadzīgas. Un tāpat arī cilvēciņiem ir jābūt kopā, lai viņi visu laiku varētu rotāties, spēlēties, un tad jau iznāk. Māris Olte vada raidījumu. Jā. Viņam ir Ērgļos stacija. Jā. Noteikti biznesa. Viņam ir ģimene. Jā. Nu, ko tas ir prasījis no tevis? Rētas. Krimināllieta bija viena. Pierādījuma trūkuma dēļ tika pārtraukta. Paskaidro? Nē, tur nav ko paskaidrot, pierādījumi nebija. Nē, es mēģināju iesaistīties lokālajā politikā, un man liekas, tas no turienes iznāca. Baigi neticamais tāds. Bet tas jau... Ērgļos? Jā. Tu biji liekais? Nē, es nebiju liekais. Bija tā, ka bija puikām atļautas botānikas eksperimenti meža vidū. Un, protams, kad augi, kas izauga, izrādījās tik līdz viņš ir izdzinis lapas, tā viņš uzreiz ir krimināllieta. Kaņepes. Jā, protams, ka kaņepes. Bet tur atkal ir tas viens paradoks. Mēs visi dzeramos daudz un visādas brīnumus darām ar to dzeramo iespējā. Un tad pat laikā ir psihotropās, ir halucinogēnās vielas. Un visas šīs te otra tā puse, viņi tiek mesti vienkārši vienā. Un vēl narkotiskās vielas. Viņas trīs vienā vienkārši tiek samest un pateikt, par šito ir krimināls, par šito krimināls ir tikai tad, ja tev ir vairāk par 1,5 promilēm. Tad tev mašīna brauks prom uz Ukrainu. Tas nav godīgi, jo tās īstenības, tās realitātes, ko muziķi mums pauž, ko mākslinieki mums pauž, paprasīja, kā viņi rada tās savas iedvesmas. Tas bieži vien nāk no šitās puses. Tas ir krimināli un tas ir aizliegts. To es izbaudīju savas ādas. Čalīši, protams, kuriem bija tā atļauja dot, pateica, ka neko viņi nezinu, tad es pats līd ārā no tās bedres, kurā sanāca pielīst iekšā. Bet tas bija forša tāda pieredze. Tu pats nelieto alkoholu un tādas lietas? Es lietoju dažreiz, bet man ir jābūt iemeslam kaut kādam, lai es lietotu. Un tādas lietas, šobrīd ir īstais brīdis man lietot tādas lietas, un es par to arī baigi neraizējos. Jo, labi, piecauksim to pašu Ekvadoru, ka mēs zinājām, ka mēs braucam filmēt iespējams Ajavasku. Tad man bija jātiek ar sevi skaidrībā, kā tas ir. Daudz cilvēku baidās no tā, ka viņam kaut kāds ārpus saprašanas pieredzes atraisīt kaut kādas demonus. Uz to brīdi vienkārši ejot lēnā garā, mērķtiecīgi nodizainēji sevi par to, ka tu esi tā kā kalns, kur neko nevar izdarīt. Tu esi tāds, bet lai kaut kas manī noreflektētu, vai no kaut kā man pašam būtu jābaidās sevi, tādas lietas nav. Un līdz ar to tad tiku skaidrībā ar sevi, un es domāju, ka tas ir baigi daudz, ko nozīmē. Ja tu esi ticis skaidrībā ar sevi, tu vari dzert vai nedzert. Tu vari, vienīgais nebūtu jēga nodarboties ar ekstrēmām lietām, tāpēc, ka tu vari sačakarēt vienkārši veselību, kas ir salikta tā, kā viņi ir salikta. Un speciāli pāsties, es vienmēr skaties, esmu kaut kāds amerikāņus, kur džeki mēģina ar moci starp kājām uzmest salto, un viens no tiem skatītājiem ir ratiņkrēslā sēdošs. Un kāpēc tas tāds ir? Tas ir tas, kuram neizdevās to moci, to salto uztaisīt. Kāpēc ar moci ir jāmet salto? Es joprojām nesaprotu. Un tāpēc ir tas teiciens, ka ekstrēmists sapēt pirmos. Un ekstrēmists, zināmā mērā, man prasa, kad tev ir bijušas briesmas dzīvībai, es saku, braucot Rīga ērgi, man ir visu laiku briesmas dzīvībai, tāpēc, kad izskries tas buks vai briedis, vēl sūdīgāk Alnis, iekritīs man iekšā un es būšu plakons un viss būs beidzies. Tagad jau ērgi ceļš smuks. Iebraucot Rīgā, tas nozīmē, ka bija šī ātrāk. Nē, Kangari bija smuki. Iebraucot Rīgā, es domāju Lazarete. Tā kā vieta, kur izcieš sodu vai ārstējās, es nezinu, kāds un kuram. Bet es te negribu dzīvot un nedzīvošu. Es izdzīvoju, jau 16 gadus dzīvoju. Kāpēc? Tāpēc, ka te ir netīrs troksnis un te nav nevienam atbildības par neko. Man ļoti patīk tā kaimiņš. Viņš var tev patikt vai nepatikt tas kaimiņš. Tā kā mums ir tajā 18 dzīvokļu mājā, kur es esmu imitinājies netālu no skolas, lai bērni var aiziet uz skolu pa taisnu
Un nav tā, ka mēs perfekti sadzīvojam ar tiem visiem kaimiņiem. Viņi ir baigi foršais izaicinājums. Un pilsēta arī tā kā tāds izaicinājums, bet tas nav nekas tāds konstruktīvs, mierīgs un esošs. Pilsēta ir tāds tā kā dīvains veidojums, kurā var kaut ko nostrādāt. Bet jēdzīgās domas pilsētā. Ja mēs nolaižamies uz zemes, Darbs? Darbu pats var izdomāt. Ja tu neesi muļķis, tad tu vienkārši vari izštukot, ko tu gribi darīt. Jo svarīgi ir, ka tu to gribi darīt. Pilsētā bieži vien, lai savilktu galvas kopā, es tur eju kaut ko, tur strādāju, vedu tur, nezinu, vienalga ko. Bet tev jādara. Katrs cilvēks ir unikāls ar to, ka viņš ir domāts tam un nekam citam. Un Ēgļu stacija ir biznesa? Nē, kāds biznesa. Man šausmīgi patīk enerģijas sajaukšanās tajā, kad mums ir garšīgi paēst, un tad brīdī, kad tur kādi 3 vai 4 galdiņi sēž, un mēs ieveļamies ar vēl kādiem 12 cilvēkiem tieši no kaut kurienes, kur šobrīd bija jāaiziet, tādu foršu ekskursiju, tad tas, kā tas mazais, vienkārši tas foršais, tas aplīts, kas tur sēž un tur garšīgo pīlīti, kāda viņi tur ir, vai kaut ko lokālās gaļas taisītu to burgerīšu gaļiņu, vai varbūt no Inešiem atvestu to zivtiņu, kas tur ir izaudzēta. Viņš tur kaut ko ēd un knapinās un pēkšņi ievēlās. Un tad tā patiesība ir tā, kaut kur starp to, ka mēs ieveļamies un starp to, ka viņš sēž. Un tas viss ir tik skaisti. Tas man patīk tajā stacijā, ka ir tā kā mati, ka viņi nav ne saķemēti, ne ķemēti, bet viņi ir tādi, un tā ir tā patiesība. Tur kaut kāda dzīvība forši iekšā. Tā man patīk, un es esmu gatavs tur novecot līdz brīdim, kamēr man tas ir interesanti. Ka nebūs interesanti, aizslēgšu staciju un došos kaut ko citu darīt. Jautājums par matiem. Nu? Tā ir taisnība, ka tu viņus nemazgā? Es viņus izskaloju, bet es mazgāju ļoti reti. Tā, kad nāk frizieris, tad ir jāizmazgā, lai viņam rokas neķerās, bet citādi mierīgi dzīvo. Tu un šampūns, kas tāds ir? Satikšanās apmēram reizi kaut kādos, matos. Jā. Satikšanās reizi kaut kādos 3 mēnešos apmēram. Vasarā, kad ir sasvīdis, tad varbūt biežāk bišķīt, bet vispār nē. Nav jau iemesli tikties. Dažādas pasaules. Šampūna pasaule, mana pasaule. Arī par tām paskaties stācijā, piemēram, kas man patīk stācijā. Man ir sapnis, kad es ļoti ceru, ka kādreiz atkal Daugavā brīvos kā Lašupi, ka tur būs upes traumas, tie laši nāks atpakaļ, taimiņi. Es zinu, ka tur ir kapitālas nārstu vietas taimiņiem, tikai viņiem priekšā stāv Rīgas Hes un vēl 3 dambļi. Kas reāli ir jāizdara un kas netiek darīts? Jāgrib. Kas mums jāspriedzina dambis? Nē, mums ir pilnīgi pazaudēta sajūta par upi, par straumi. Mums straumi bieži vien nozīmē, kad es eju dušā, man sejā sitās straumi. Mēs toaletēs visu laiku kakājam avotā un noskalojam ar dzeramo ūdeni. Paprasti, ko Dainas domā par to, ka tu iedirs avotā, piedodiet. Baigais grēks. Un mēs visu laiku to daram, un mums liekas, ka mēs par saviem ūdeņiem esam samaksājuši kanalizācijas rēķinu, un tas ir beidzies. Bet patiesībā tās upes aizaugt, ezeri aizaugt. Mēs esam Daugava likteņupe. Šobrīd mūsu likteņupe ir piepampusi tāda nosprāgusi vārdu, varētu teikt, uzpūtusies. Viņi ir beigti, bet viņi joprojām tur tā kā stāv. Un tas ir skumji, ka mēs esam izdarījuši sev pāri tādā veidā, laupot sev visu enerģiju, ko dod traumas, burzguļojuši akmenis ap to straumi, to, ko cilvēks var lasīt tajā ūdenī, to enerģiju, ko viņš var uzņemt. Tu tagad skaisti, kā Jaunsudrabiņš raksturoja ūdeni. Jā, tāds viņš arī ir. Bet vienkāršam cilvēkam, kurš brauc pāri tiltam vai no Jēkabpilī vai Rīgā, pāri Daugavai, viņam šķiet ūdens ir, krasti nebrūk. Vienkāršam cilvēkam, kurš atbrauc, kuram ieinteresē man šitā dīvainā personība vai nedīvainā vienalga, viņš atbrauc uz staciju, un es viņam arī piedāvātu brusketi lasi, augstu kūpinātu. Viņš saka, kāpēc augstu kūpināts lasis tev tur rakstīts ir? Saka, tāpēc, ka es vienīgais lasis, kas var tikt līdz šēnei, piedodiet pagaidām. Un tev ir jāiesēj doma par to, ka viņš te būs atpakaļ, lai tas īstenotos. Ja mēs visi aizmirsīsim, ka Daugava kādreiz bijusi Austrum Eiropas lielākā lašupe, tad mēs jau šobrīd arī pa lašiem esam aizmirsuši. Mums senāk bija naudas zīme, kas saucās lats, un laši tik paliek mazāk, un paprasīs valsts dienestam, viņš teiks, jā, mēs strādājam, sargājam, mums inspektori sargājas, paprasīsi, visi kaut ko dara, bet reāli laši paliek mazāk. Un kuram tad būtu jāuztraucās? Tad es saku, jā, man uztrauc laši, veči, es tā neatstāšu. Kamēr es dzīvos, tikmēr es pārdīšos, lai tie laši būtu. Ko varēšu, to darīšu. 2003. gadā tu ar lašu kostīmu. Lašiem būt. Tu doma laukumā, Rīgā, ar bērniem. Jā. Nekas nav mainījies. Bļāvi, lašiem būt.
Heisus vaļā. Un tagad ir baigi forši, ka varbūt tas beidzot arī izdosies, jo vides ministrs, zemkopības ministrs ir no viena saraksta. Cik ilgi viņam ļaus būt, tas ir jautājums. Bet vajag. Obligāti. Jo tā sajūta ir tāda, ka to bļauj makšķernieki, to nebļauj. Tā sajūta, nevis tāpēc, ka makšķernieki redz, tā sajūta ir tāda, ka mums visu laiku stāsta, ka mēs dzīvojam pirmo reizi. Jums tagad ir piedāvājums unikālais. Cēsvainas pili piedāvājumi arī uzcēla cilvēku, kur ir labi mācīja kaut ko darīt. Tas ir labs pagātnes pieminiekts, ka neviens nedomā, ka to tāpatās bija priekšnieki, bija padotie, bija akmeņkaļi, veda, darbojās, bija. Un ar kādām tiesībām, piemēram, zin, ka tā zivī, tas migrācijas cikls vispār sākās. Tā kā kusa ledājs, un tas bija, es daudziem stāstīju saviem, kad ejam pa takām, ledājs sāka kust pirms 40 000 gadu, beidz kust pirms 30 000 gadu. Un tās zivis iemācījās nāstot tur, kur tas ledājs kūst tajos oļos, un tā migrācija ir tā, ka ledājs vienkārši izkusta, bet viņai gribās joprojām tikt tur, kur viņas vecāki dzīvošana. Un viņi migrē. Un tagad ar kādām tiesībām, teiksim, kaut kāds gruntīgais kurzemnieks paņem un vienkārši lasits! Norauj, apēd 1 gadu, tik pēc 4 gadiem viņi atjaunojās. Viņam 4 reiz noraus to, apēdīs, lasīts vairs nebūs. Un šeit atkal upītei aizbāž priekšā Hesi, palēkāja 3-4 gadus norimās. Nerimās. Mēs paši sevi esam vienkārši nogriezuši kāju un teikuši, paskaties, kā mēs smuki sēžam. Nav jau jāsteigā, kāju nevajadzēs. Tā nav godīgi. Par migrāciju. Tie latvieši, kas ir prom. Tu viņus saproti? Es sevi cenšos saprast, kāda man daļa gada latviešiem, kur ir prom. Es domāju, ka varbūt slikta audzināšana, varbūt vēlēšanās pēc labākas dzīves, bet tas, ko es esmu priekš sevis sapratis, katrs ceļojums iemāca sapratni, kāda valsts, kad ir tajā pusē, uz kuriem tu esi aizdzīvojies. Un, piemēram, cilvēks, kurš ir nostrādājis Anglijā kaut 20 gadus, vairs neuzdies stulbus jautājumus, jo viņš zina, kā lietas notiek. Un līdz ar to viņi ir tā kā sūklis, lai atvestot atpakaļ, vienkārši mazāk būtu šmaukšanās un vairāk būtu godīgas darbošanās. Man nav nekāda baigo ilūzija par mūsu šī brīža to politisko situāciju vai kāpēc mēs zogam, kāpēc mēs tagad ceļam cenas un tāpēc piensaimnieki, teiksim, izdala tur 3 tonnas lēto tās piena, lai tikai parādītu, ka tie tirgotāji ir uzcenojums pārāk liels radījuši. Redz, mēs šobrīd vēl šajā sistēmā dzīvojam knapi 30 gadus. Ārzemēs viņš strādā tur, kur ir attīstītās demokrātijas 100 gadu. Un pagaid pēc 50, 70, 100 gadiem mums arī būs kārtība. Bet šī te mēģināšana tikt iekšā kaut kādā jēdzīguma straumē, viņa prasa laiku. Un tas varbūt pat nav mūsu paudzes, nākošās paudzes jautājums. Un tie dzīvotāji ārpusē, viņi redz tās sistēmas augļus un jēdzīgumu un var atnest viņus atpakaļ uz šejienu, kas bieži vien arī notiek. Jā, kad es strādāju Anglijā, tad bija tā, bet tagad es strādāju veikalā kasē un man ir pieredze par to, kā ir arī par subordināciju. Mums visi ļoti skaisti aizraujās ar rupjībām. Man nepatīk sālītāk vārdu pateikt, bet patiesībā etiķete ir veids, kādā cilvēki viens otru neaizvainojot var izrunāt sāpīgas un svarīgas tēmas, bet par etiķeti šobrīd ļoti maz kurš runā. Kurš tuvāk nobildēsies kaut ko nozīmēsies ar kaut kādu interesantāku apzīmējumu vai kaut ko aizliegtāk izvilks. Kā ir jāmīl Latvija? Jāmīl Latvija ir tā, ka uztvert sevi kā Latvijas daļu. Es, piemēram, tu man prasīju, kā būs ar zivju fondu. Es nezinu, kā būs ar zivju fondu, bet nostājoties galda galā, es stāstīšu, ko es esmu iecerējis. Un tas ir tas jautājums, kā mēs kurš dzīvojam, kad es zinu, ko es gribētu panākt, un es tiešām arī tur uzrakstīšu, es teikšu, kad es gribu paskatīties vairāk atkal uz upēm, parādīt, kā tās upes ir iespējams sakārtot atpakaļ. Tas ir mans jājumsirdziņš tagad šobrīd, un domāju, kad vēl tuvākos gadus. Bet es uzvedos kā valsts vīrs. Šī ir mana valsts, un es esmu vīrs. Zināmā mērā valsts ir sieva, es esmu vīrs. Un tad tu vari darboties. Bet tu nemēģini viņu apčakarēt, jo tu esi valsts vīrs. Tu esi valsts, un tad, ko tu apčakarēsi? Tu sev apčakarēsi. Kam tu nodarīsi pāri? Tu sev nodarīsi pāri. Tas ir tā kā skolā, ja tur 8. ies par 5., 5. ies par 3., 3. ies par 1., 1. aiziet mājā raud, un tāpēc 8. dabum pa kaklu vecāki dusmīgi. Tas ir tā kā aplis tāds. Un līdz ar to tev ir jābūt godīgam un jārāda ar savu darbu tas, ko tu gribi darīt. Kāpēc stacija? Tāpēc, ka man gribējās to staciju radīt. Man prasīja, ko tu dari, es saku, es līmēju naudas sienām. Es jau nevaru pateikt, kāpēc. Vienkārši tāda sajūta, un es to daru.
Un, saku, vienā dienā varbūt līmēšu nost no tām sienām to naudu un varēšu dzīvot par to. Uzstādījām pirms 2 gadiem 7 mājiņas. Likās, ka būs glampings. Tagad tās mājiņas nestrādā. Varbūt pavasarī palaidīsim 3, jo tās nav manējās. Es tikai tur biju piedalījies tajā projektā. Kļūdas, der, neder, pilnīgi mierīgi. Aci nemirkšķinot, vienkārši atstāja to, kas tev patīk, interesē, tad tu nepazudīsi. Nu, tā man ir. Tu un popularitāte. Ir tā ģenētika, kad starmešos raujās 10 cilvēki, no viņiem daudziem ir iemesls zemapziņā vai pēc Freida, kāpēc viņš to dara. Man tāda iemesla var jau būt, ka kaut kādas zīmēšanās iekšā savulaik ir bijusi, bet es viņu tā ļoti neapjaušu kā tādu perversu iemeslu, ka man gribās, lai pa mani runā. Es vienkārši daru savu darbu, un tādā veidā ir sagadījies, ka cilvēkiem daudziem es kaut kādā niķīgā veidā esmu atgādinājis, ka, ja es redzu viņu, tad man ielīst kaut kas no dabas. Es nezinu, vai tie ir vidas fakti, vai tas ekspedīcijas, bet tāda sajūta ir. Tad Olte, tas ir mežs. Jā. Es varu neiet uz mežu, es pastīšos, ko viņš tur izdarījis. Paskatās 26 minūtes, forši palika. Tā kā būtu pamakšķerējis. Tas ir tas, kur es jūtu. Un līdz ar to tā popularitāte bieži vien ir tāda, ka viņš man zina. Bet nav tā otra puse. Tas Olte. Drīzāk varbūt tie, kas viļās, kad viņš redz, tā kā es sāku ērgļot dzīvot atpakaļ, tas bija pirms 13 gadiem, ka viņi no sākuma viņi bija aizmirsuši, kad es esmu ērglinieks un kad es tik bieži varu būt un kad tu dienā redzi, tad ir tā kā vilšanās, atkal viņš. Televizors nāk to pretī, tāpēc būtības. Bet tagad pagājuši 13 gadi mēs braucam visu laiku rokas jācelā. Gan tiem, kas ir pa malu, gan tiem, kas brauc pretī. Vietējiem tā sajūta baigi foršā vienam pa otru, tā sveicināšanās, tā mazā dzirkstelīte, ko jau čau, mēs tev redzam. Tevi šajā sarunā nāk ārā tas lokālais patriotisms ar paceltu Latvijas karogu, ērgļi, staciju un vispār par mums. Tas ir kā sprīdītim, ja man mazam vīriņam dušu neturētos, kur tad es aiztiktu? Tā jau brigaderi bija uzrakstījis. Brigaderi bija sprīdītis. Jā, bet vienā brīdī tu iestaidz ziņas un saka, laukus slikti. Tad ko, tu dzīvo ilūzijā vai tu esi tas, nezinu, tas mīglas tēls? Brīnišķīgi, tu viņu var pagrozīt, kā tu gribi. Un tas laukos slikti nāk no tā, ka cilvēkam pēc būtības, kad viņš redz, ienāk istabā, pirmais iekšējais dzīvnieks ir tāds, skatās, vai te nekas nedraud. Un, kad nekas nedraud, tad tikai sāk skatīties, kas ir labi. Un tāpēc tās ziņas vienmēr ir sliktās. Pirmajā, tāpēc, kad iekšēji mēs vienmēr skatāmies, vai kaut kas draud. Un tikai pēc tam es šodien esmu laimīgs. Nav tā, ka tu iekšā istabā un saka, es šodien esmu laimīgs. Tu vari dabūt uzreiz naglu riepā. Bet tad par tiem laukiem, kā ir? Rēķini, dzīvošana, skolas, vispārējais. Galā tev ir 5 bērni, viņi mācās lauku skolā, un tu viņiem to starta, to ieskrējienu iedied nevis tajā pilsētas vidē, kur tā kā ir tas izrāviens un kur visi tā kā mums tā vilkme ir. Tu viņus ieliec lauku skolā, kur skolotāju kontingents vecs, kur varbūt infrastruktūra ir tāda, kāda ir, un tad tu viņiem to starta šāvienu jau varbūt kā vecāks iedod tādā... Galvā uzreiz piebeidz, jā. Nē, tur ir tā. Vispirms, visā tajā sākumā tev nav jādomā, cik tev bērni. Tu vienkārši dari to, kas tev jādara, un vienalga, cik viņi ir. Tā pa lielam. Un lielākais īstenībā jau ir izlidojis, un 12 klasi tu beigs arī jau otrais. Līdz ar to man tādi mazie 2,5, 3. Nekas tā daudz nav. Viņš tā forši staigā. Bet laukos dzīvo iedvesma vairāk. Es nevaru iedomāties, ka man gribētos dziedāt vai iet kaut kur pastaigāties. Man traucē troksnis, man traucē tās. Laukos ir patiesībā tas gaismas piesārņojums ir diezgan daudz. Es nevaru skatīties zvaigznēs un redzēt piena ceļu, tāpēc, ka kaut kur mirst kaut kādas luternes, pa kurām mēs tagad daudz maksājam elektrībā. Tas traucē, bet laukos ir klusums. Un laukos pats jaukākais ir tas, ka tu vari kaut ko redzēt, kaut ko piedzīvot tādu dabīgu, nevis pilsētas vārnas no kā nebaidās. Vārnai ir jēdzīgi baidīties no kaut kā, lai palikt dzīvai. Laukos vārnas baidās, un tas ir daudz labāk. Kad tev pabarot sēkliņas, tev vispirms lidos zvirbuļi, pēc tam lidos zīlītes, tad sarkankrūtītes skatīsies, un tikai tad viņš pielidos paskatīties. Dzēnis zilma nemaz nelidos, tāpēc, ka tagad ir eglēm daudz kaitēkļu, viņi kalstās eglis, tāpēc, ka tiešām šodien nav bijis, vienreiz dzēnis pielidoja. Un vārna vispār tuma nelidos, tāpēc, ka vārnai pilnīgi citas funkcijas ir šeit, laukos. Tur pilsētā vārnas mēģina tev
Es viņus esmu baigi nekautrīgās redzējis. Es nezinu, ko viņas varētu. Viņas var mēģināt tev, teiksim, nospert kaut ko, ko tu esi izlicis uz palodzes, lai paglabājās augstumā. Viņas izkals un aizvedīt prom. Kā tevi apsaukā cilvēki? Dīvainis vai vēl kaut kā? Kas ir tas? Neiedrošinās. Es nezinu, pagaidi. Kāpēc tiešām tas tik dīvaini izklausās, ko es stāstu? Taču nav nekas traks. Vienā brīdī es pazudu jau. Aha, tas labi. Jūs stāstat, kad es runāju, tu var arī aklās zarnas mierīgi remontēt, nedzirdēs. Es no cilvēkiem uztveru, vai viņi uzticās vai neuzticās. Un tas, kas man ir svarīgi, ka viņi uzticās. Tas ir tas rokas spiediens, kas tev? Tas kad tu brauc un kad tu veido to savu tīklu mazo. 1, 2, 3. Rokas spiediens. Bet redz, par to rokas. Ciemos atnāk uz staciju. Tas ir svarīgi. Ciemos atnāk. Vai paprasa kaut ko, vai kaut kāda sadarbošanās. Teiksim, iedomājies, cik skaists fails ir, kurš šodien brauc uz Rīgu vai kaut ko aizvest. Rīdzniekiem tādu failu vienkārši nav. Kurš šodien brauc uz laukiem aizmirst. Tikai tiem, kas... Un turklāt, kas Rīgas populācija veido cilvēkos, ir cilvēki, kur dzīvo Rīgā, bet ar prātu ir laukos. Mums Ēgļos bija tāda biedrība Ēgļu sirds. Un tur mēs tikai 2 vai 3 ģimenes bijām tādi, kas ir uz vietas dzīvojoši. Pārējie ir tādi, kas gribētu dzīvot, bet vēl nedzīvo. Un es redzu, ka tas tā lēnām notiek. Viņi pieaug, bērni aug lielāki, paši paliek vecāki, un es zinu, ka viņi ātrāk vēlāk būs atpakaļ. Un tas ir tas, ka tās pilsēta patiesībā ir tāda mozaīka, kur sastāv no tundazniekiem, talsiniekiem, dobelniekiem, tukumniekiem, valmieriešiem. Tādus īstus rīdzinieks nemaz daudz nevar atrast. Un tas ir tā latviešu identitāte. Tas varētu būt atslēga, ka laukos vairāk identitātes ir. Pilsētā tu vari, protams, iznesties, tur apģērbties dīvaini vai parādīt sevi uz visām pusēm to savu dīvainību, bet tā nav identitāte, tā ir vairāk tāda spalvu spēlēšanās. Par makšķerniekiem. No. Es dzīvoju Rīgas pie pilsētām, man sanāk braukāt tēt ziemā, Juglas kanāls. Es zinu, jā, tur tas apendicīts, kur visu laiku sēž milzīgi daudz cilvēku. Tātad viņi tur sēž, vienlīdzības zīme, dzer. Nē. Makšķernieki. Britkotāji dzer? Es teiktu, ka tas ir makšķernieku kongress. Vārnis jau arī sēž visas kokā lielā barā. Vai tas nozīmē, ka viņas kaut ko tur ir atraduši smaitu? Nē, viņas vienkārši sēž, gaida vēju. Bet tas taču ir tāds zīmoks. Ir tādi tie paši dzērāji tikai gumijas zābakos, tā dažreiz tante saka, bet tante jau saka tāpēc, ka viņai tāda pieredze ir bijusi. Es saprotu, ka tas makšķerēšana jau ir tā kā izziņas ceļš, un es ar to makšķerēšanu vairāk tā kā cilvēkiem asociējos pirmajā brīdī. Jo tagad, ja tu prasītu man, kāda ir tā mana prioritāte, es drīzāk teiktu, ja, tas lauki, turisms, izdarīt kaut ko tādu, ko tikai es varu izdarīt, kaut par tām pašām upēm tā rūpi. Viņš transformējās. Tur nav tā, ka makšķernieks ir tikai sākums. Un ja tu, piemēram, tu vari arī nosēdēt visu mūžu uz tās attekas un bišķīt paņemt kaut kādu kočiņu, padzerties. Nav jau aizliegts, pasauli dažādi. Bet es domāju, ka mums makšķerēšanas, makšķernieku tas slānis viens ir tas, kurš savulaik Donbasā un tur, kur tur Doņetskā aizgāja un Luganskā, kas sāk taisīt tās tautas republikas, kad veči, kuri vēl tā kā vairs nav jāstrādā, bet vēl tā kā nav arī veci. Un tā ir tā šķirba, kas sēž un savā starpā tur varbūt skaļi bļaustās, lamājās un iedzer kaut ko. Man vienreiz uz Ventas bija tāds gadījums, kad sēž daudz cilvēku, kas labi ķerās asari. Es no Rīgas toreiz laikam vēl braucu uz turieni. Aizbraucu. Un es esmu bijis padomju armijā, un es zinu, ko nozīmē labi lamāties, ir bauda klausīties. Un es dzirdu, ka viens nāk tālu, un viņš tik tā jēli un stūvi tā prasti lamājās. Tā kā tek pilnīgi, es zinu tās lietas, viņš iet, un viņš vienam kaut ko, otram kaut ko, un iet tā, tur vazājas iedzērs tas vīrs. Un es domāju, kas viņš ir Ukrainas, Baltkrievs, Krievs, bet tā nesmuki lamājās, tā glupi. Un viņš nāk pēc, Olte! Latvijas piedēļas nāk mājās, lamājās. Nemāk lamāties. Bet redz, ir jau arī tā, ka tie makšķernieki savā veidā arī paši ir cūkas. Kurš nav cūka? Es tev stāstīju patās, ka mēs ar avotu ūdeni noskalojam savu kakuci. Kurš ir cūka, kurš nav cūka? Redzot tās upes, kas paliek pēc viņiem. Man laukos nav ko baigi iebilst. Tur nav nekādas cūcības, senāk bija vairāk. Tanī brīdī, kad tev paskaties, cik tur izgājis cauri to cilvēku.
pieņemsim tur pie Varkaļiem, iespējams, ka tur sēž katru dienu 2, 3. Kāds gadās. Tā kā baigi apgalvot, ka tagad tas ir sūcība, ka tā ir baigā miskaste. Bieži vien ir arī tā, ka lielie vēji rauj visu pa gaisu. Un bieži vien, ka tās vietas, kur tiešām viņi saķerās, ir tās lejas, kas ir pie upēm kaut kādās ielējās. Man ir, Oskars Bērziņš, man liekas, taisīja pie Varkaļiem talkas vairākus gadus pēc kārtas. Vāca katru gadu entos maisus prom. Tā var darīt un tā vajag darīt, bet gan tas ir makšķernieks, gan tas ir makšķernieks. Un no kurienes nāk piesārņojums? Piesārņojums nāk no patērētāja filozofijas vairāk. Ja tev pēdējā diena un pēdējā cope, kur jāmakšķerē? Kur tu izdomātu priekš sevis? Šodien viss? Man Mārim Oltam vispār viss tā, man liekas, saprašanās vai nesaprašanās ar šī brīža civilizāciju ir izrietoša no šī jautājuma. Jo tu vari pavadīt ar kameru filmēšanas gatavībā 3 dienas un nekas nenotiks. Bet zinot pareizo brīdi, tu vari aiziet un izdarīt to 2 stundās. Un tāpēc tas, ko man saka, viņš nekad nebūs laikā, vai viņš kaut ko tur šitā vai tā, varbūt laiks mainās, un es īstenībā palieku bišķi punktuālāks vai arī mazāk ko apsolu. Un tēvs, lai viņam viegli smilts, teica, tu nekad nevar būt, es saku, bet tu būtiskuma līmenis paskaties, ko es tev solīju, mēs gribējām aizbraukt, apstīties turien, un te pēkšņi varbūt bērnam kaut kas noticis un vajag aizbraukt izdarīt. Un tāpēc es tevi piekāsīšu, jo ir būtiskuma līmeņi. Un manos būtiskuma līmeņos taisoties raidījumus visam tam cauri ir bieži vien tie dabas ritmi. Tāpēc, kad čiploki ir tad, kad viņi ir, un liepas zied tad, kad viņi zied, un pēc 2 nedēļām neziedēs, un ja karsts, tad viņš jau pēc 4 dienām neziedēs, un ja ir liepzieds un nāk virsū pērkons, tad viņš jāsavāc, jo pēc pērkona viņš būs izskalots. Un tieši tādā pašā loģikā bieži vien būvējās mana tā saucamā dairade, kad mums jābrauc tur, kur vajag, tad, kad vajag. Un ja tu man pateiksi, ka šodien ir mana pēdējā diena, es pirms piemitīšu apstīšos, kur ir jābrauc, lai nebūtu pēdējā diena pavelta, lai būtu interesanti. Un tas ir tas veids, ka tu dzīvo pēc dabas ritmiem cilvēku pasaulē. Tā tas ir. Kāpēc līdz galam jūs nepasakat, kur jūs makšķerējat? Nepasaka. Ko es te biju. Nezinu, man liekas, ka ceļš ir viss un mērķis nav nekas. Bet es gribu noķert zivi. Tad, kur Olta ķer. Tad tu paņem mani pa gidu un es tev parādīšu. Maksā, jā. Visdrīzāk. Saprotu, kad ir briesmīgi aizbraukt ar impro makšķerē ar Olti. Bija mums tāda aizbraucām uz Miekak. Aizbrauc 7 cilvēki mani kopā, tas bija Zviedrijā, tur pie ārieplogas bija jābrauc kaut 40 minūtes ar helikopteri. Nākošajā gadā vairs neviens nebrauc, visi bija paņēmuši labas vietas, noskaidrojumi paši brauc, kam viņam Altvers vajadzīgs. Līdz ar to cilvēks ir tāds mazohists, ja viņš maksās, tad viņam liksies, ka tas vērtīgi, bet tas ir pa velti, nē. Tie, kas mani satikuši tur, kur es makšķerēju, viņi ļoti labi zina, kur tas ir, bet tā neteikšana drīzāk, es negribu, lai kaimiņš sēž ar speķainu rausu, man nav skaidrība par viņam morāli, ko viņš dara, ko nedara. Viņš uz speķainu sēdēs uz tiem pašiem caurumiem, kur es zinu, ka es esmu sajūtis kaut kādu asardzīvību. Šobrīd ir vēl lielāka problēma. Šobrīd ir tā tehnika pavirzīsies tik tālu, ka mums ir reālā laika eholotes un sāk no zivju viedokļa sāk atšķirties cilvēki, kuri ķer zivis un makšķernieki. Ir 2 dažādas lietas. Vieni brauc pēta, kuri zivs uzmet ķer, otri neņem tās ierīces, bet mēģina paši sajust, skatās, jūt, pazīmes las, un tad mēģina noķert. Piemēram, tādā nelielā ezerā viņu tiešām var iztīrīt tāds makšķernieks, kurš nav godprātīgs. Jo tāds 1,5 kilo asars savu kaut kādus 15, 17 gadus. Ar kādām tiesībām tu metīs gandrīz pilngadīgai zivī pa pauri un nezies viņu mājās ēst. Viņa arī nav garšīga. Garšīgs ir tas mazais, kur ir daudzāk. Tos var mierīgi, tur nav liela bēda. Bet tas ir kaut tas mednieku vācēju funkcijas, un viņam jābūt tīram. Tu nevari tā darīt. Mums tagad ir parādījušies daži mušmiris, kur vienkārši nosit 5 milzīgas zivs un brauc mājās, viņš ir nopelnījis. Bet īstenībā viņš jau tikai nopircis aiholotu. Viņš makšķerējis nav nekripat. Viņš tikai vazājies apkārt un skaties, kur ir zivs, un zinot, kur viņi ir, tad viņi piešmaucas tā. Jautājums no sieviņas. Par zivīm. Viņa saka tā, kādas tad Latvijā tās zivis? Mazas, sīkaļas un vēl smirt. Nav vidusjūra. Kā mēs varam konkurēt ar to, ko varbūt Eiropa piedāvā, un mēs teicu sakam, jā, mēs esam zilo ezeru zeme, bet, tu pats pieminēji tos pašus lašus. Nav. Tā ir audzināšana. Mums ir diezgan daudz visakā. Bet maziņš tomēr. Maziņš jau garšīgāks. Jo, pagaidi.
Jā, un tā ir audzināšana. Es noteikti zinu, ka savām meitām, kad mēs nodīrājam asarīti, nevis tīram tā, ka tev pēc tam viss švīkās, viss virtuve ir grezni izrotāta ar tām zviņņām mazajām. Kad tu nodīri asarīti, uzcep viņu, un es zinu, kad mazais, kad viņai tajā sviests ar olīveļu uz pusēm, un vēl tas ir rupgraudu miltos, kad ir apmīcīts tas asarīts, viņai garšīgāk zivi nebūs ēdusi. Mēs jau esam bišķi jocīga paudze ar to, ka mums liekas, kad kaimiņam, vispār visiem liekas, ka kaimiņam ķirši garšīgāk ir. Vidusjūra ir viena no pārzvejotākajām vietām pasaulē. Tur tiešām nav tā kā pie mums ezeros. Vai mums ir labi? Jo tu nosēdies uz laipiņas, tu taču redzi simtiem zivtiņu. Kāpēc lielas vai mazas izauga? Labs jautājums. Es jau domāju, ka bieži vien mēs neejam uz lielajām zivīm. Lielās zivis ir ļoti specifiskas tajā savā ēdamo izvēlē. Viņš nemaz neķers tādu mazu nieciņu, kādu viņam piedāvā parasti, domādams, ka tā ir tāda zivs. Mēs uztaisījām tādu pasākumu zem Latvijas valsts meža Mamma daba, kā atlaid mammu. Kaut kādus 3 gadus gāja. Un pēc tam sapratu, ka cilvēki ir sapratuši, ka lielās slīdekas ķerot, arī Skandināvijā un citur apkārt, jo lielāks māneklis, jo lielāks zivs mēs mazliet. Tā, ne vienmēr, bet tāda. Un tu sieviņai pateiksi, ka, ja tu mētās uz šitādu briesmoni kaut kādus 25, 30 centimetriem tādu gumiju visu laiku, tu dabūsi arī lielo zivu redzēt. Tikai, ja tu dabū lielo zivu redzēt, tev ir lielāka iespēja kļūdīties, viņai salauzt muguru, kaut ko nepareizi izdarīt pie atlaišanas, ko tu darīsi ar tām lielajām zivīm. Tu neesi pelnījis. Jāsāk ir mazumiņu, un tas ir foršāk. Jo makšķerēšanā jau tas jaukums ir tas, ka tu esi ar dabu. Mēs esam mednieku vācēju tauta, un to nevajag aizmirst. Un mēs tikai 120 gadus neesam badā visu laiku. Mēs tikai pat esam iemācījušies kaut ko izdarīt. Protams, mēs esam pirms 80 gadiem aizcētuši ciet savu lielāko lašupu, kas bija bagātība pamats, lai tur varētu teikt, mums ir lielas zivs. Bet tad mēs vienkārši mācāmies tādā veidā, un maziņām ir labi. Es tur neko sliktu neredzu. Šitie asarīši ir garšīgāk nekā šitie, jo viņi tajā savā ko viņi ēd, 250, viņš varbūt ēd vēl kaut kādu to pašu, ko vēžas faktiski. Spāru kāpurus, makstiņu kāpurus, kaut kādus mazos, bet tie, kas jau pārsitušies un ēd jau zivtiņas, tie vairs nav tik garšīgi, viņi jau ir jau plēsonīši. Tiem jāļauj, lai viņi te darbojas. Viņi jau ir sportisti, viņiem jau cita līga. Viņš tos mazos ķert mierīgi, un viņi ir garšīgi. Tikai nevajag mēģināt tunci sagaidīt šeit. Viņa nebūs. Kur Dievs ir Ukrainā? Cilvēkos tikai vienīgi. Tu to redzi tā, vai tas ir vienkārši reku notikums, reku tā tas ir? Tas ir tāpatās kā vulšana un spermatozīte, ka ir viena tā saule debesīs, un kāds viņā tiks, un visiem jāspārdās priekš, lai tiktu. Kurš tiks, kā būs, grūti teikt, bet tas, ka uz turien tiks, un kad tas notiks, un ka tā brīvība būs, tas nav jautājums. Es esmu pats bijis padomju armijā, un es zinu, kāda tā sistēma ir. Es 2 gadus Vācijā nodzīvoju, nodienēju. Tas nav nekas nepatīkams, neinteresants, un mums bija paredzēts dzīvot 5 līdz 6 minūtes. Tāpēc, kad mums pretī stāvēja Britāniskā Rēniskajā armija, mums visu laiku vērvēja par to, ka mums jābūt komunistiem, un mūsu pozīcijas bija apmēram 3 km no robežas. Es vienreiz viņās biju bijis, to 2 gadu laikā, pretējā kalnā, tur jau ir Rietumvācija. Slikti, jā. Un mēs bijām poligonā dzīvojuši, mums bija pilnīgi skaidrs, ka, ja kaut kas notiek, tad mēs esam gaļa, kurai pārbrauc pāri. Un tad ar tādu saprašanu. Tas vēl bija brīdī, ka bija bez 2 minūtēm pusnakts, kur bija tēvots sems, tika zīmēts, un ka to pulkstens būs 12, un kaut kas notiks, obligāti kaut kas sprāk, kaut kas citīs. Es esmu izdzīvojis visu šo stulbumu, un viņš nevarētu teikt, ka nekoši kaulā. Viņš ir, paldies Dievam, es varbūt biju pietiekoši bērnišķīgs tajā 21 gads, nav nekāds baigais vecums, un tāpēc es tā kaut kā pārlaidu pāri galvai. Un es to Latvijas leģionāru lietu esmu pētījis, un es zinu, ka mums ēgus manu ciematiņu notpostīja un pārvērta pilnībā. Mums 4 mājām sienas tikai bija palikuši 2. pasaules kara rezultātā. Tāpēc, ka turēja no 18. augusta līdz 23. septembrim, un fronti pārāva tur tālāk pie Meņģeles. Tas nozīmē, ka bija cilvēki, kuri bija latvieši, bet kuri karu nezaudēja, jo viņš jau Kurzemē palika līdz galam, līdz kapitulācijai. Un tas ir tas, kas ir tajā Ukrainā, tu prasti nezaudēt un turēties, bet tur ir tik daudz brutalitātes. Nav tas labi, ka tas tā notiek. Mūsdienu pasaulē es tiešām baigi cerēju, ka mēs būsim izlauzušies no tā apļa.
Nekur neesam izlauzušies. Un tikai tas, ka mēs neklausījāmies pirms tam ziņas par Sīriju, mēs domājam, ka ar Afganistānu viss ir beidzies. Tās tādas mēdīju politikas sekas. Tad mēs redzam, ka tas galīgi tuvu. Tu sarunājies krieviski? Tagad Latvijā? Tagad pēc šitā? Viņa vairs, es dažreiz sarunājos. Jā. Es māku labi krieviski. Es arī māku, bet tas ir par to savu iekšējo kaut kādu vēlniņu. Tur bija jāskatās kāda situācija. Es zinu, ka viņi ļoti pieraujās un ļoti cenšas arī paši, bet ja es, piemēram, to čomu, es zinu, ka viņš ir no Valmieras, bet ka viņam ir Krievijas pasi. Un man jau patīk dažādība, ja es varu sarunāties ar saviem latviski visiem, tad viņu uzzvanot, es vismaz varu pamēģināt noformulēties. Tas jau attīst man pauri. Un ja man nav nekādas uz āru, eterājas, protams, tagad šogad krieviski vairs raidījumiem subtitrus nelikšu. Tas man iepriekš bija tāds niķis, ka es liku arī krieviski subtitrus. Makšķera ultra raidījumiem. Tagad nelikšu, tāpēc, ka vienkārši nevajag vairs likt. Un tagad es arī skatos Puškina pieminieku. Puškins nav vainīgs. Bet Tolī pieminieku atstās, tas ir gudri. Tā ir vēsture. Tas ir tāpatās, kā noliek to, kas tu biji vakardien. Tu taču mācies, tu ej cauri visam tam. Mums uz zaļā turisma ceļa, kas ir no Sauriešiem līdz Ēgļiem, kurš galā ir stacija, un pēc tam tad tu vari iet uz Koknes, vari iet uz Jaunpiebalgu, vari iet uz Vecpiebalgu, vari iet uz Pļaviņām, kur gribi. Un tas bija Latvijas-Krievijas pārobežu, Eiropas-Krievijas pārobežu projekts. Un vienmēr pēc Krievijas agresijas viņi pārlīmēja visas tās mazās šiltītes. Tad bija šiltīte Krievu karoks un Eiropas Savienības karoks šitā krustā. Kas ir simboliski man kā turisma cilvēkam, tas liekas ļoti interesanti un pat paradoxāli, kad ir bijusi tāda sadarbība. Un tagad tam visam pārlīmēs pāri Eiropas karoks, un mēs par nerunājam par Krieviju. Tas tā kā pēc slikta seksa, tu mēģini viņu aizmirst, bet patiesībā jau tās arī esi tu, kas bija, un tas bija galīgi nesen. Protams, tas bija pirms kaut kāda brīža, kad vēl netika pārkāptas kaut kādas robežas, kuras mums likās neviens nekad nepārkāps. Bet noliegt tos, tas tā kā noliegt sevi vai noliegt savu saprašanu, es negribu. Un man arī tā krievu valoda saka, draugiem vai kaut kādiem, kur man nav, kur man nepārpratīs, es labprāt viņu lietoju. Bet tur, kur pārpratīs, es nespēršu. Jā, protams, es runāju latviski, viņš runā krieviski, viņš man saprot. Tu ar puikām esi runājis tā, puikas, ir tāda situācija, es nolieku spinīgus nost un paņemu citu ieroci. Puikām ir jāunsargi. Vecākais, man liekas, pat dabūja kaut kādu sudraba nozīmību. Bet tu un pasaki... Vai es tieši ar ieroci? Es godīgi sakot, negribu iet ar ieroci. Es varu piegādes ķēdēs, es varu izvest, kur vajag, es varu izdarīt to, bet man baigi neprasās. Es pārāk daudz esmu bērnus turēju savās rokās. Ja vajadzēs, protams, bet tā kā tagad tu man prasi, neiešu. Ir tāds Piotrs Mamonovs, kurš no Covid nomira. Pirms sākās karš viņš nomira. Un viņš regulāri vienreiz gadā, tāpat kā Girbenškovs brauc uz Latviju un taisīja kādu koncertu. Un viņš pēc koncerta Latviešu biedrības namā, tur bija tāds foršs paradoks, ka viņam laikam citur nebija, viņš biedrības namā. Viņš pēc tam runāja par tikšanos, kad satikās cilvēki, kas gribēja pēc koncerta parunāties savā starpā. Un tad viņam prasīja, cita starpā viņš ļoti skaisti pateica, un es tam pilnīgi piekrītu, ka ticība un arī tas, vai es ņemšu ieroci rokās, nav šī brīža jautājums. Tas ir jautājums, kas būs tad, kad pienāks. Un mums jācenšas, lai tas nav. Bet viņš to teica par ticību, ka tajā brīdī, ja tu gribi tiešām runāt ar Dievu, tad tev tam izmisuma līmenim ir jābūt tādam, ka es gribu runāt ar Dievu, citādi es noslīgšu. Un ja tas nav tas līmenis, kad, kā krievi saka, oi, pamagiķi, ja nav tas tad tas jau var būt arī teātris vai politika vai pozicionēšanās kaut kāda, bet ir jābūt tam izmisumam, tam, ka tu būsi pagalam, ja tu to nedabūsi gatavu. Un tas ir tas līmenis, jau, kurā pilnīgi citas lietas strādā. Ar šī brīža sajūtu es šobrīd saku, es tiešām baigi skumstu un man negribas pat nedomāt, ka mēs varētu iet bojā vai cīnīties vai mēģināt prestāvēt, un tagad mēs skatāmies par obligāto dienestu, kas tur būs, kas tur nebūs. Tas ir atkal tas jautājums, ka dažreiz ir jādara tas, kas jādara, un nevajag uzdot jautājumus stulbus. Un ja mums ir valdība skaidrs un gaiši paskatījies, kāpēc mums tas ir vajadzīgs, tad to vajag darīt, nevis mēģināt spirināties un radīt savu daļrunību. Tas ir tas stāsts varbūt par mīkstajiem latviešiem. Ne, tas nav mīkstais. Tas ir cilvēks vienmēr meklē, kur viņš ar vieglāku pretstību dabūs cauri. Tas ir vienkārši tāda loģiska evolūcija. Īstenībā
Tas slinkums jau ir tas, kas mums radīja visu to, kamā mēs dzīvojam. Daudzas labas lietas nākušas ar to. Bet tajā brīdī, kad ir brīvība valsts, kad ir tās lielās lietas, uz kurām mēs vispār varam balstīties, tur acīm redzot, citi būtiskuma līmeņi ieslēdzās. Tev plīvo karogs? Jā, pie stācijas es pats karogu kādu pat ieskrūvēju iekšā. Man bija rāmi māja un izrāva ārā. Man tas skrūvis izrādās tikai dēļos turējās. Tagad es pieskrūvēju stiprāk. Pagaidām nav izrauts. Ne visu laiku, bet plīvojā. Un stendu uz Ukrainu es uzliku restorānam uz ārējām durvīm. Zinu, ka varbūt kaut kāds neliels ceļisks sikati ir izdauzījis logus, ja tā stacija jau tālu maliņā dzīvo. Kam jānotiek, lai tu kļūtu par Ērgļu pašvaldības vadītāju, ietu politikā? Kam jānotiek, lai šis viss tavs tas enerģijas mučkulis aizietu vairāk tiem cilvēkiem? Būtu traki. Es apzināti neeju pa vadītāju, tāpēc, ka tad es pazaudu. Sev esmu formulējis, ka tādus puišus kā mani sauc par vizionāriem. Man patīk tā vīzija, man patīk viņu būvēt un man patīk viņu piepildīt. Bet es neesmu nekad bijis ar ambīciju, es esmu karalis. Jo vara viņa degradē tajā brīdī, un tur jābūt baigai iekšēji uzņemties to varu. Es negribu to. Es apzināti. Es ar savu darbu izdaru to, ko es varu izdarīt, un tās lietas stacijā, kuras tev tā patīk, ka tu esi iegājis un apskaties, kā izskatās, tās es esmu salicis, un es esmu salicis viņas tev tā kā zieduspļavā, lai tev roka pastiepjās tieši uz to, ko tu gribētu paņemt to kripatiņu. Vai tā būtu vēsture par literatūru, vai te būtu nacionālajie partizāni, vai varbūt tas ir kaut kāds 60 vai 100 gadus vecs žurnāliņš, kuru tu drīksti paņemt. Raņa klusā grāmata, kurai ir viena lapas puses smala jau nodēlēta, tāpēc, ka tur ir lasījuši, viņi stāv stacijā uz galda. Es esmu vietradis, tāds tagad ir nosaukums turismā, un man tas ļoti patīk. Un es nekad negribēšu būt karalis, tāpēc, ka man neinteresē tarifi, cipari, vēl kaut kāda politiskā tur ambīcija. Bet savukārt tāds gariņš, kā es esmu tā kā Madonas domē, es zinu, kad es ar savu klātbūtni tur, es varu daudzām lietām palīdzēt notikt dabiskāk un iedzīgāk. Un tā ir tāpat mācīšanās, varas mācīšanās. Mēs mācāmies palikt iedzīgāk tajā savā atļautajā likuma ietvarā. Kaut gan šobrīd, manuprāt, juristi un tā formāla attieksme prevalēs pret tiem, kas kaut ko dara un tiešām rada. Tas ir viņi pa daudz. Tad, kad tev būs nākamā dzīve, kas tu gribētu būt? Es domāju, ka man ir jādzīvot, cik vien es labi varu izdarīt šī dzīvē un jādod iekšā bērniem, ko es varu izdarīt, to sirsnību un arī to, ko es saucu vēl par dieva darbiem, kas nav tikai bērnu radīšana. Tā virsvērtība, ko tu esi izdarījis tā, lai šajā pasaulē kaut kas paliek vairāk nekā tā, kad tu ieradies. Tas ir svarīgi, tie dieva darbi ir svarīgi. Un ja tu jūti uz viņiem iedvesmu, tu čini augšā. Un tas ir tas, kas jādara. Spriest, kurai pieturē es kāpšu ārā un kādā veidolā es atgriezīšos, to jau noteiks tas, cik es būšu kvalitīvs dzīvējis te un tagad. Nav jābaig domāt, jo tās pašas Gēdestanas Bērēs, viņas mamma bija teikusi, kāpēc jūs jaunie vienmēr uztraucaties par lietām, kuras nav notikušas? Tā ir atbilde par to, kā es atgriezīšos. Nezinu. Varbūt neatgriezīšos. Varbūt būšu baltais tārpiņš. Noslēgumā padoms. Kā basketbola piecinieka tētim, 5. Jā. Man viena meitiņa. Kā viņus nesačakarēt? Nē, es tik liels egoists un pieraujies, ja tev liekas, ka viņam jādara tā, kā tu saki. Tāpēc, kad viena meitiņa vispār ir sākums, ārprāts. Tāpēc, kad jūs ar sievu sublimējot visas savas raizes un visu savu mīlestību uz viņu, un viņš nevar padzīvot tā kā viņš. Tāpēc ir pasaka par trešo tēvu dēlu. Pirmie 2 staipās tajos jūsu tīmekļos, un trešais vienkārši ietiet viņam visas durvis vaļā, tāpēc, ka mums vairs nav laika. Ar trešo tikai atverās tā pasaule. Un viņš ar trešo arī tā bērnu armija sāk veidoties jau kā bioloģisks kopums, ka viņi viens ar otru sadarbojās. Tev nav jābūt tādam, kas visu laiku skrien ar saslaucīt, notīrīt. Nē, tu vienkārši vakarā savāc, apskaties, noplēs ērces nost un nomazgā dibenus un salīdz pa glūtām. Un tā ir brīnišķīga sajūta, ka tu tā vari darīt, kad tu redzi, kad viņi paši dzīvojās. Un tā paša dzīvošanās ir ļoti svarīga. Jo vecāki, tu nevar iedomāties, cik daudz, cik tu dēļ savas mīlestības viņam esi sakrāvis virsū, kā tev jābūt, kā tev jāiztur, tas pāk traucē dzīvot.
Un to vajag paņemt nost. Ja tu vari apzināti tā, vienkārši atlaid žokļus. Paskaties, kā viņš dzīvo, nevis mēģini tagad parādīt, cik tu esi labs tētis. Uzliec muziku. Jūs klausāties vienu to pašu muziku. Man stacijā brīnišķīgākais notikums bija, es nopirku, dabūju lielu kafijas automātu. Zinot, ka man gribās dzert labu kafiju tajā stacijā. Īstenībā tā jūs piedāvātā nebija tā labākā šausmas. Bet man gribās labu kafiju dzert, jo es dzīvoju 100. kilometrā. Forša vieta. Es gribu labu kafiju. Un tad brīdī, kad es nolieku kafijas automātu, pie manis pienāk 2 no 3 puikām un saka, klausiet, es gribu iemācīties uztaisīt labu kafiju. Un tad mēs sadarbojamies. Un tas ir tas veids, bet tu viņu nevari izprojektēt, vai tu vienkārši dari, kā tev gribās, un viņš pieslēgsies tev. Un tas ir labākais veids. Es patiesi. Jā, pat ne patiesi, pat tā patiesība viņam nemaz neinteresē, tu tikai viņu aizgrūdīs no sevis prom. Ar to savu patiesību. Viņam neinteresē to patiesību, viņam savējā ir. Un tad mēģini neapkārt viņu ar savām ekspektācijām, raizēm un mīlestību. Ļauj viņam būt brīvam. Vai grūti? Bet var.